22. gada valsts eksāmenis matemātikā optimālais līmenis 12. klase, un mums ir uzdevums par korelāciju. Izsliedz diagrammā attēlā attēlot saistības starp auga garumu centimetros un pumpuru skaitu uz augu. Paskaidro, kas liecina, ka starp auga garumu un pumpuru skaitu pastāv pozitīva korelācija. Ja mēs skatāmies uz grafiku, mums grafiks ir, es teikšu tā, augošs. Tas nozīmē, palielinoties x vērtībām, pieaug arī y vērtības. Un tad saka, ka ir pozitīva korelācija. Un ja ir dilstošs grafiks, būtu vērsts no kreisās augšas uz labo leju, tad teiktu negatīva korelācija. Un atliek tagad to pašu pastāstīt vārdiņiem. Tātad mums aug, tas nozīmē, ka palielinoties auga garumam, tiešām jāraksta tekstā. Kas notiekās palielinoties auga garumam? Pieaug pumpuru skaits. Un tas viss mums nozīmē pozitīva korelācija. Ja mēs šo te tekstā tā vai savādāk uzrakstam, bet galvenais saglabājot šo te jēgu, ko paturam prātā, tad uzdevums būs izpildīts un 1 punkts eksāmenā būs saņemts. Paldies par uzmanību!